Es no CT. Ir tu šortiem? Taškai tuvāk. Kādas baileri? Tur vidu. Okay, Rapo pops. Big one. Go back. Dirti? Atdev. Nāk, sēd. It banāns. Flash vai? Vēl divi. Varu flashot ir tuvāk. Kādas longas? Iedev city. Dod flashot. Iedev tagad. Line. Paliek sēd. Bam. Tiek top two. Divas smogs. Vēl divi, viens pacīt. Atēj, tu viens. Full execute viņam. Nikam ito? Skaņa sapisušies. Man ir kits. Ir saitā. Viens ir pār. Planto. Skaņa vispār nestrādāja, kas. Krostē. Kofinos dūms. Bofēdoj. Divi. Pulsons, banāns. Puls dead. Banāns. Banāna. Banāns trojka. Triple banāns, triple. Otra, tā kaustīgs. Dzirdam arī emocijas no Havens puses, kā viņi uzvar otrās kārtas pirmo pistoļu raundu. Izvirzās vadībā jau spēles sākumā, nevis spēles vidū vai jau spēles beigām, kā tas bija Nūkā, kur bija ļoti sīva cīņa. Šoreiz Haveni sāka atkal no aizsargājošās puses, ja no CT puses, tieši tāpat kā pirmajā kartē. Šoreiz mums ir pievienojies arī vēl viens gēsters. Mēs būsim trietā uz dīvāna, kas komentēs šo spēli, otro kārti, otro pusfinālu. Tas ir Dojs, kurš kopā arī ar Sandu komentēja pirmo kārti. Sveicināts! Sveicināti, cienītiem! Nu, kāds tev sajūtas par pirmo kārti bija? Pirmo kārtu un īstenībā sīva cīņa. Negaidīti priekš manis. Man liekas, ka Veitugo vieglāk paņem šo spēli, bet tomēr Havens spēja parādīt arī no sevis kaut ko. Tad itrāša to klaču, gan drīz ar vēl vienu rampā, bet skatāmies, ka banānā jau ļoti labi Kaskijs iziet ārā cauri ar flashu, nošauj Youngs un ieņem banānu kontroli. Jā, bet kā tev liekas, Nūks bija Veitugo piks? Tā bija viņa izvēle. Bet viņiem tāpat ļoti, tā teikt, grūti gāja pret Haveniem, kas rādīja lielu pretestību. Kā tev šķiet, ja tagad tas ir Havens piks, vai viņiem ies vieglāk pret Veitugo, un viņi parādīs vairāk to, ka viņi ir sagatavojušies uz savu pika? Grūti komentēt, manuprāt, varbūt viņiem trūkst prakses savā starpā. Varbūt ir pastudētas spēles, demo izskatīti, bet taču šajā LAN pieredzē varbūt katram ir savs uztraukums un pikojot arī savu mapi, pretinieki rada kaut kādus pārsteigumus. Jā, pārsteigumu patiešām šajā spēlē netrūkst, tāpēc, ka Veitugo izskatās, kā uzvarēs otro karti. Otro raundu, otrajā kartē un diezgan labi, diezgan pārliecinoši paņēma 4 spēlētāju dzīvi, tikai Rūts krīt. Dīvaini tas, ka Rūts pirmajos 2 raundos nav pat kilu dabūjis, kamēr viņš iepriekšējā spēlē jau pirmajos 5 raundos bija ar 8 kiliem, man liekas, kaut kas tāds. Tā kā varbūt tāds lēnāks starts priekš Rūda, bet ne priekš komandas, jo Veitugo jau otrajā raundā izlīdzina rezultātu, un Haveniem tagad būs jācīnās ar čābīgāku situāciju, būs grūtāk atgūties, bet Manki, tev tieši tas pats jautājums, kā tev liekas, kā Haveniem ies uz sava pika Inferno? Man liekas, ka viņiem vajadzētu ļoti pārliecinošu spēli parādīt. Viņi Inferno diezgan daudz spēlē, cik es zinu, un tagad neveiksmīgs otrais rauns, tomēr es ticu, ka viņi atgūsies un uzvarēs CT pusi. Tātad tu paliec pie savas izvēles, ka Haveni pirmo kārtu zaudēja jau, bet viņi atgūsies 2. un 3. kārtē, ja? Jā, es domāju, pavisam noteikti. Nu, tad skatīsimies un redzēsim, ko mums spēs piedāvāt Havens un Veitugo. Ļoti augsta kalibra spēlētāji, kā jau es iepriekš pieminējis. Bet Haveni tomēr komanda, kamēr Veitugo ir tāds saucamais tas staks, tā savākušies miksiņš. Haveniem Veitugo. Redzēsim, kā ies, bet šeit Youngs ar shotgunu nespēs dabūt flēru ar vienu šāvienu, bet atstās viņus 10 dzīvībām. Vipskijs šeit arī joprojām iespiest šajā stūrī. Viņam īsti nevar palīdzēt komandas biedras Proksijas, bet tagad jau Vipskijs atkāpsies un spēlēs kopā ar savu komandas biedru Proksiju, bet viņi ir forsojuši. Viņi neiet šajā eko raundā un cīnīsies par 3. raundu uzvaru.
Kā tev šķiet, vai viņiem tas var arī atmaksāties? Vēl minūte raundā ir ko spēlēt. Manuprāt, ko es vēlos minēt šobrīd, tas ir ļoti interesanti, ka Haven ir nostikojuši A. Viņiem ir pistols, tas ir tā ļoti labi izvēle no viņa puses. Un izskatās, ka viņi arī pareizi būs nolasījuši. Redzam, Rūds met smoku, visticamāk, uz moto. Mairls atmet pretī Molotovu midā. Smoks tomēr ir longā, bet slikts smoks, maziņš tāds caurumiņš Mairlam, kur viņš var strādāt iespējams. Tā arī ir, viņš dabūs Žani, situācija 4-4, ļoti ātri norēģē komanda Way to Go, kas varētu būt A-staks. Tagad jau virzās apakaļ uz B-side, kurš ir pavisam tukšs. Jā, bet Mairls, paskaties, viņš longā dabūja kilu un viņš uzreiz rotēja uz B, jo viņš zināja, ka viņš ir vienīgais, kurš ir tuvāk B, un viņš uzreiz arī uz to reaģēja. Viņš nošāva, un viņš zināja, ka viņi dosies atpakaļ uz B, un viņš uzreiz būs pirmais kontakts iekšā B, bet šobrīd viņš gaidīs savus komandas biedrus, kas dodas mugurā, ko sagaidīs MZs kopā ar Rudu. MZs spēs dabūt pirmo kilu, Ruds dabūs otro. Un tur jau rampā ir palicis tikai vitrāžs, kas nozīmē, Mairls šeit baznīcā ir iesprūdis. Viņam jau pušo virsū Huskies. Un būs grūtāk izrāpot ārā no šīs situācijas. Varbūt viņš jau Huskies jau līdzi paņems. Tūlīt jau būs tas kontakts, vai Huskies izčekos šeit muguru. Huskies skrien virsū izčeko un dabūs arī Mairl. Ļoti pārliecinoši uzskrēja un dabūja. Viņa tā, kā viņš patiešām zināja, ka viņš tur 100% būs, citu variantu nav. Un tagad jau tas būs eko rauns priekš Haveniem. Vismaz vajadzētu būt. Way to Go iegūst 3. raundu, un tad jau mēs dosimies 5. raundā, lai redzētu, kā tad komandām veiksies ar vienādiem ieročiem rokās. Jā, tagad visticamāk, ka būs ātrs rauns. Es pēļauju domu, ka kaut kur 30 sekundžu laikā viņš varētu beigties, bet tomēr sadalās komandas spēlētāji no Havens. Ļoti interesants lēmums. Manuprāt, šādos raundos parasti ir jāuzmin, kur pretinieki tātad dosies. Varbūt bišķi iepauzēt, pagaidīt, ka pienāks tuvāk un tad kopā mēģināt izsist tos ieročus. Bet izlēma viņi spēlēt uz informāciju un pagaidīt tomēr iegūt informāciju pa abiem saitēm. Jā, bet paskaties, ko ir izdarījuši Havens spēlētāji apartmentos. Viņi ir uzsēdušies viens uz otru. Šajā te mazajā šaurajā vietā viņi ir uzsēdušies viens uz otru, un viņi gaida, ka tur kāds nāks iekšā, bet viņi tikmēr iziet topmidā ārā, longs ir atsmokots, proksijas skatās, bet tur ir smoks. Es domāju, viņi pēc smoka ies ārā, ko tur proksijas ar savu OSPS izdarīs. Nu, tie ir neko, viņš varbūt, ja labi iedinkos, bet tiek atsmokots šī mazā aleja, kas nozīmē, no viņas nevarēs palīdzēt B spēlētāji, ja viņi rotēs iekšā un longā iziet ārā, proksijas iegūst informāciju, atkāpjās, bet divi spēlētāji, kas ir apartmentos, viņi nekustās, viņi tur joprojām sēž, abi divi. Viņi gaida, ka kāds nāks, bet neviens nenāks ar apartmentiem, bet arī Way to Go, viņi nekomito, viņi neiet pilnībā uz A, viņi izskatās, ka grib iegūt A kontroli un aiziet atpakaļ uz B, jo domās, ka B ir tukšs, un B šobrīd arī ir patiešām tukšs. Ja to informāciju iegūs Huskies, viņi varētu ieiet tukšā B, bet bumba šobrīd virzās A virzienā. Pirmais spēlētājs proksijas jau ir kritis. Šeit Rūdam ir iespēja iespiedis viens spēlētāji ir iekšā stūrī, bet Mairls un Vītskijs skatas atzīmēs ar kilam. Ja šeit Mairls dabūs kilu, Janks palīdzēs dabūt šo kilu un Huskies ar Emziju. Viņi ir palikuši divi tā vitrāži, dabūs Emziju. Kā šis rauns sabruka Way to Go priekšā. Viņiem vienkārši šis rauns bija jāpaņem, jāsagrābi. Un viņi vienkārši krīt viens pa vienam, no muguras nošāja, divi spēlētāji no apartmentiem palīdz dabūt šos te Way to Go spēlētājus, kas bija izgājuši ārā uz A saita, un Huskies 1-3 situācijā laiks raundā ir beidzies, un Havens varonīgi uzvarēs 4. raundu šajā spēlē. Jā, nespēt kādu iemeslu dēļ, Way to Go viņi iegāja A saitā, bet negaidīja nekādu pretestību no apēm, jo viņiem informācijas nebija, viņi nebija iztīrījuši. Un tur Mairls ļoti brīnišķīgi uz taimīgi ir izgāja tieši, kad Rūdis pārlādēja savu ieroci, dabūja vienu, kopā ar savu komandas biedru palīdzību dabūja arī otru un atguva šo te A saitu. Nu, ļoti labi nostādāja komanda Havens, milzīgi kļūda no Way to Go puses. Interesanti arī, ka Huskies bija pie B. Viņam bija informācija, ka visticamāk ir tukši vai tikai 1-2 spēlētāji, bet viņi tāpat neatkāja atpakaļ uz B. Viņi turpināja komitot uz A. Es varbūt gribu dzirdēt arī Doja komentārus par to, kā tagad tiks izspēlēts pirmais tāds pilnu pirkuma rauns. Doja, kādas tev sajūtas par šo te raundu? Tiešām neticams rauns ar pistolītām uzvarēja ļoti veiksmīgi, arī pat splitojot saitus, nevis spēlējot kopā, bet laicīgi B rotācija tomēr noritēja uz A un sanāca ļoti laba komandas spēle, tieši viens kāds piesadzis muguras komandas biedram un dabūja tos kilus. Un, redzējām, tur bija arī Vipe no Way to Go komandas, nevarēja galīgi nošaut, bet tas jau varbūt arī tas pats uztraukums, par ko jau minējām iepriekš.
Tagad cenšos atrast kādu kontaktiņu, ieņemt šortu kopā ar Boileru spēlētāju, uzmanīgi, dabūt varbūt kādu caur smoku, Huskies kādu nodezinu, vitrāžu, ļoti veiksmīgi, un te redzam, 3 spēlētāji banānu ieņem, ir uzreiz info, manuprāt, no Youngsē, jā, un tad uzreiz mums noratē Mairals. Un gaida jau to B pušu divatā. Jānis uzreiz pēc pirmā kontakta dabūja kilu. Dzird, ka vēl viens ir. Rūts meklē. Viņš iesnīko sītī, ļoti labi. Varbūt sagaidīs trešo spēlētāju no sītī spaunu. Uzreiz palīdzēt B saitam ruinus notīrīt, bet redzam, ka uzreiz rotē uz A saitu, jo ir informācija par 2 spēlētājiem uz B. Un te jau viens spēlētājs tikai palicis uz A saitu, 8. numurs, tūlītam pīkos, un Janks nošauja Rūdu. Rūds tomēr sur smoku nespēja atrast kādu mīnusu, bet ir informācija par A saitu, un Žanis uzreiz nošauja proxy library. Un Mairals gaida uz A saita, un Mairals dabūja vienu kilu, Žani dabūja un vēl vienu Huskiju. Mairals ļoti labi viens pats nospēlē uz A saitu, pat ja zinot visu informāciju, kad jau ir rotācija uz B notikusi. Ļoti gudri nospēlē way to go, bet diemžēl, es gribētu teikt, diemžēl, tāpēc, ka viņi ļoti strateģiski pareizi izspēlē raundu way to go, bet Mairals viens pats noturēja A saitu, 3 kili. No visām pusēm viņam nāca gan no short, gan no long, bet viņš tāpat turēja savu pozīciju, zināja, ka viņam ir jāpaņem pirmais ir tas, otrais tas un pēc tam trešais tas. Viņš nestresoja, viņš zināja, ko darīt tādās situācijās. Viņš ir arī nolasīja ļoti labi pārratēja, bet Mairals izglāba šo raundu ļoti veiksmīgi. Tur redzam mazais baiņš, jo tekiem viens eikais Huskijs. Haveni ļoti labi ieņēmuši banānu, jau ir taupījis smoku, visticamāk otro vai arī izslēšana, te jau pirmais kontakts vitrāžam uz kontaktu izgāja, tomēr neizdodās, Žanis viņu dabūja. Un Janks viens ar banānu un nošo Janks Rūts ar dīglu. Te ir informācija un te jau 4. spēlētājs Rašos B Mairals nošoja Apos Emziju. Un te ir jāskrien Haveniem uz B saitu un te noķer Huskies rotāciju. Ātri gan mainās tā spēles situācija. Jā, man šķiet, ka Janks tur to banānu izpīkoja nevajadzīgi. Jā, man liekas, arī nevajadzēja. Varēja tikai savu smoku nospēlēt, atkāpties atpakaļ uz banānu spēlēt no saita, bet šeit viņiem bija varbūt kaut kāda pārliecība, kad varētu kontaktā dabūt kādu kilu un ieņemt arī rampu. Jā, varbūt viņiem bija tā pārliecība, jo viņi zināja, ka viņiem naudas nav tik daudz, tie ieroči vājāki, bet turpretī Rūts ar dīglu, kurš parādīja, ka viņu nevajag pa zemu novērtēt, pat ja viņam ir parasta pistola rokās. Protams, viens precīzs šāviens un viss, bez aiztīrs. Jā, way to go pat neļauj Haveniem nekur tālu aizmukt, pat ja tas ir vājš pirkums. Un ļoti interesanti redzēt, ka Haven arī nav tā, ka viņi tos raundus zaudēs savām kļūdām. Labi, šeit bija tā Janksa kļūda, bet nav tā, ka viņi tos baigi uz kļūdām zaudē tā, kā viņi tur speciāli ieskrien, vienkārši pagriež savu muguru un ļauj viņiem nošaut. Līdz šim nav bijis tā, bet šis tā banāna pīks viņam maksāja raundu. Jā, šoreiz tas pīks viņiem maksāja šo raundu. 3-3, otrā karte tikpat ugunīga un saspringta kā pirmā karte. Maki, kā tev liekas, kā izskatās? Jā, ļoti slikti izspēlēts rauns no Havenu puses. Likās, ka viņi baigi visi pa vienam ņēma gan fightus, gan pīkoja katru no leņķiem. Ļoti bezjēdzīgi man tāda no Havenu puses varēja nospēlēt drošāk un iespējams rauns būtu sīvāks, bet jā, tā pašā brīdī way to go iegūst savu trešo raundu no šīs kļūdas. Jā, un arī, protams, tas ir vēl pāragri par to runāt, bet ja būs vajadzīga trešā karta, tas ir DAS 2. DAS 2 ir trešā karta. Un man šķiet, ka Haven ir spēcīgāki uz DAS 2. Bet, protams, tas atkal ir tikai spekulējot uz papīra skatoties. Nekad nevar zināt, kas notiek, jo redzējām pēc koeficientiem un uz papīra, kā viss ir uzlikts, ka way to go vajadzētu pārliecinoši ņemt šo spēli. Bet Haveni to neļauj darīt. Nemaz to neļauj darīt. Pirmajā kartē to neļāva darīt un izskatās, ka šobrīd arī otrajā kartē to neļauj darīt. Redzēs, kas tad būs, ko darīs way to go. Šobrīd ļoti kopistiski spēlē, kas arī ir pārreiz Inferno, jo tur ir ļoti šauri leņķi, ļoti šauras vietas, kas nozīmē, tev ir jāiet uz treidiem. Ja tu nespēji pats dabūt to entry, tev ir jāiet uz treidiem. Un tas arī tas, ko viņi arī šobrīd dara. Viņi nospēlē kopā.
varbūt kāds palurko, iegūst informāciju, skaņu kādu, bet viņi aiziet kopistiski. Ja viņi kaut kur ieiet iekšā vai nu nofēko, viņiem tas ļoti labi izdodas. Viņi ļoti pareizi, man šķiet, šobrīd spēlē. Galvenais neatlaisties no tās kopistiskās sajūtas šobrīd stratēģijā, taktiskajā pusē, un tad viņiem jau viņi varētu atrauties tālāk no Haveniem, ja viņi turpinās šādi spēlēt T-side. Jā, šobrīd 30 sekundes raundā ir palikušas, vēl projām visi spēlētāji ir dzīvi, un tas būs B rauns no Veitgo puses, un kas par flašku? Vipskijs ar 2, gandrīz 3. dabu, un Janks paliks pavisam 1, tas ir noteikti B. 4-3 situācija, vai Janks varēs atrast vēl kādu kilu? Laiks nav daudz, Tīri laiks saita nav Veitgo daudz. spēlētāji, Janks atrod rūdi, bumba tiek likta. Bumba netiek likta, jo Janks nošauja visus pretspēlētājus, un tie 3 kili no Janks, un tas ir 4. rauns HV2. Tieši tā, dāmas un kungi, kā jau Mankijs kliedz, tas ir 4. rauns Haveniem. Ļoti pareizi un ļoti labi noturēja šo saitu. Abi 2 B turētāji, kas bija Vipskijs un Janks, ļoti kopistiski nospēlēja. Un taimings atkal, flaškai taimings bija pareizs. Tieši tas pats, kas Nūkā. Pareizā taimingā izmet šo flašku un Vipskijs izpīko. Dabū 2. Pārējo izdara komandas biedri. Janks iztīrīja pārējos 3 spēlētājus, kas gāja pēdējās 20 sekundēs uz B saita. Tagad jau tāds haotisks pirkums Veitgo pusē. 3 spēlētājiem AK-47 MZ tikai tek 9, bet Rudim ir AVP. Tā kā būs interesanti redzēt, kā viņi izspēlē šo raundu, bet šeit Ruds priekšā smokam dots un dabūs arī vitrāžu. Tas atmaksājas, šis ļoti riskantā izspēle viņam palīdzēja dabūt spēlētāju pārsvaru savai komandai. Redzēsim, kā tagad Haven rīkosies. 2 spēlētājs B joprojām ir, viņi nekustās. 1. un 3. kas ir Mairals un Proxijs, tā tuvāk sāks spēlēt, apvienosies, bet šeit apartamentos lūk 1. pīks un Džanis. Tā es gribētu teikt tādā bita stilā izpīkoja. Es ļoti redzēju, ka bieži bits izpīko apartamentos tā ļoti precīzi. Šeit izskaties tieši tāpat. Bet tagad atkal tas būs B. Bumba joprojām ir dziļi rampā. Mazākā minūte, ko spēlēt šajā raundā, tas tāpat ir daudz laika. Viens spēlētājs, kas ir Proxijs, ir palicis uz A saita pret spēlēšo MZ, kuram tagad jau ir AK-47, bet izskatās, ka viņš grib iet. Nē, tomēr viņš ies uz A. Tas ir Veitgo kāls, lai ietu uz A. Un tagad to arī saprot Vipskijs un Janks, un viņi iet iekšā. Proxijs noķers īsto brīdi, lai paskatītos uz MZ. Flērs jau tagad skrien pakaļ viņam. Viņš zina, kur viņš ir. Viņš skatās, viņš meklē. Proxijs spēs dabūt vienu, paņem pistoli, dodas pretī Flēram. Nespēs dabūt arī 3. spēlētāju Flēru. Un tagad jau Vipskijs dodas pret Flēru, kas ir viens pats palicis 2. Vipskijs viņu dabūs. Un tas ir 5. rauns Haveniem. Haveni sāk atrauties no Veitgo, jo arī ekonomika vairs nav tik laba priekš Veitgo komandas. Jā, redzam arī bēdīgo Haskiju seju. Bišķīt jau izskatās, ka kaut kas neiet kā pēc plāna, jo es arī uzskatu, ka šis lēmums ar AVP arī tiešām bija labs, uzticēties Rudam un nospēlēt ļoti agresīvi, zinot, ka mums tomēr naudas nav Veitgo pusē. Un tad Ruds arī ļoti ideāli arī izpīkoja midu, zinot, ka meta longs smoke un uzreiz pīkā dabūja kilu. Diemžēl Havens tomēr spēja atspēlēties un redzam arī šīs rotācijas, Veitgo. Vai nu viņi spēlē late raundiem 30 sekundēm, vai arī dabūja piku, spēlē uz savu saitu, bet pēdējās laikā tomēr bumba noritē uz otru saitu. Un man ļoti patīk tas, ko viņi darīja, tīpaši pēdējās 30 sekundēs šī Havens komanda nevis mina, bet nav nekādas informācijas par pretinieka spēlētājiem. Viņi vienkārši iemet flashu, kā jau redzējām, banānā izpīka un tad Vipskijs -2 dabūja. Jā, tieši tā, bet man šķiet, ka Haskijs pieminēja to, ka Haskijs izskatās tāds apbēdināts par to, kā šie raundi tika aizvadīti, jo man liekas, ka viņi vienmēr nofeiko B, aiziet A, un viens spēlētājs uz A pareizs skals, viss kārtībā doties uz tur, kur ir viens spēlētājs, bet tas viens spēlētājs vienmēr varonīgi notur to A saitu ļoti spēcīgi, un man šķiet, ka tas ir tas, par ko Haskijs ir apbēdināts, ka viņi nespēja to vienu spēlētāju neutralizēt. Jā, ļoti labi individuāla spēle Havens komandai. Jā, bet šeit atkal pistoles, bet dziļi iesēdušies. Žanim uzmet liesmas virsū, zināja, ka viņš tur visticamāk būs. Uzzina informāciju. Bumba arī ir uz Žaņa muguras. Flērs kritīs vitrāžam. Vitrāžam jau 3 kills šajā raundā. Tāds mazais eko-kobri, ja tā jāsaka. Protams, maz naudu viņš no tā iegūst, jo tas ir AVP kills, bet Žanis šeit Vipskiju iegūs abi 2 džigulo. Un Žanis tagad centīsies iet tālāk iekšā pret Janksu.
tāds longer range, bet jau mugurā ir proksijas piebeig Žani, un tas jau ir 6 pret 3. 3 raundi starpā, man šķiet, ka tas ir tālākais, ko Havens ir aizrāvušies, jo Havens nav baigi bijuši daudz priekšā, un tagad redzam arī pirmo timeoutu no Way to Go. Havens ir piespieduši Way to Go paņem pirmo timeoutu, man šķiet, ka tas ir priekš koeficienti, ja skatās uz koeficientiem, tad tas ir ļoti iespaidīgi, ka Havens piespiež Way to Go paņem timeoutu. Jā, protams, un redzam arī, tad šis būs pēdējais, teiksim tā, buy rounds līdz nākamajam eko. Ja nu tagad Way to Go nepaņem raundu, tad viņiem smagi ies arī nākamajā raundā, un Haveniem būs lieliski iespēja noslēgt šo te halfu ļoti labu rezultātu, un tad arī pabeigt spēli tīsaidā. Bet, nu, ja varbūt šis timeouts parādīs kādu jaunu taktiku no Way to Go puses, tad visas prognozes mainīsies. Cerams, ka kaut kas mainīsies pēc šī timeouta, jo Way to Go šis bija ļoti vajadzīgs timeouts tieši pirms lielā pirkuma. Un tagad jautājums, ko tad viņi izdarīs šajā lielajā pirkumā, kā viņi sevi nopozicionēs kartē, lai dabūtu varbūt pat kādu openingu pret Haveniem. Šobrīd 3 spēlētāji Lover midā ir nosēdušies. Granāta izskatījās vienā brīdī ļoti labi lidot tieši virsū Huskiem, bet Huskijs izvairījās. Huskijs ir ļoti tuvu šajā pussienā, bet viņš ir viens pats banānā. Nu, viņam ir jāspēlē uz to, vai pretinieks pieļauj kļūdu, vai arī viņš dabū grandiozu opening killu. Rekta jau Flares pieslēdzās, iemetīs flashu banānā. Iespējams, Huskijs tagad pīkos, bet nē, tomēr vēl joprojām gaida. Tikmēr Vitrāžs jau pavisam citā lokācijā uz A-saita ir atradis 2 killus, Rūts un Žanis krīt. Huskijs nošāva Vipski, mums rāda kaut ko pavisam citu, MZs nošāva Mairel 3-2 situāciju. Vitrāžs netrāp šāvienu. A-saits ir ieņemts. A-saitā numur 8. Jā, Tas ir šoreiz MZs. tas ir MZs, un MZs tāds klusais man šeit šoreiz šajā pusfinālā, bet nemazāk svarīgs, jo viņš ir šis lurks, šoreiz nostrādāja šis lurks. Es domāju, Huskijs šoreiz būs priecīgs par to, ka izdevās šī stratēģija, jo šoreiz nebija tas viens spēlētājs, kurš izglābs to A-saitu brīnumainā kārtā, bet Janksam ar Vitrāžu iespēja doties rīteikā, varbūt kādu dabūt. Šeit Huskijs ļoti gudru leņķi ir ieņēmis, bet Vitrāžu čeko, Vitrāžu paiet viņam garām. Iešāja, nu tā pa muguriņu drusku, bet šeit Janks jau dodas iekšā, dabūs flēru, paliks uz 10 HP. Vitrāžam jādabū šeit Huskijs, dabū Huskiju. Pēdējais spēlētājs MZs, nu nav tik ļoti spējīgs šoreiz bijis. Bet kā? Kā viņš tur dabūs šo spēlētāju? Janks dabūs MZ, Janks ar 10 HP dabūs MZ, kurš bija, es gribētu teikt, labākā pozīcijā nekā pats Janks, kurš izklučoja šo raundu. Ļoti brīnumaini Janks uzvar šo raundu. Tiešām trūkst vārdu šeit, lai aprakstītu, kas tikko notika, bet tas ir veiksmīgs 2-3 rīteiks no Haven puses. Skatoties pēc ekonomikas, pirms šis rīteiks uzsākās, likās, ka varbūt gudrāk būtu tomēr atkāpties, saglabāt ieročus un mēģināt nākamajā raundā. Bet Janks ar Vitrāžu izlēma riskēt. Huskija kļūda, kad viņš nenošāva Vitrāžu, kurš savu ribām devās uz šortu, ļauj viņam pēc tam atriepties viņam, nošaut, palika 2-1 un rauns ir uzvarēts brīnumainā kārtā. Arī 1-1 beigās, kad MZs palika, jā, tieši tā kā tu minēji, pozīcija viņam bija labāka, varēja bišķi uz laiku nospēlēt varbūt un labāk izpīkot, bet pieļauj kļūdu un uzdāvināja Haveniem 7. raundu. Jā, bet arī Huskijam šeit, ka tur vajadzēja, es par ātru laikam ierunājos tieši kā noplantoju bumbu, ka viņi ir ieņēmuši A-saitu. Es teicu, Huskijs laikam tagad jau priecīgs, bet laikam nav nemaz tik priecīgs, ja viņš pats nespēja dabūt to killu, ko vajadzēja dabūt. Un, jā, būs interesanti redzēt, Haveniem 7-3 iespēja halfu pārvērst par 9-3, ļoti dominantu halfu uztaisīt puslaiku uztaisīt, un redzēsim, vai tas izdosies, vai tomēr Way to Go dabūs tos 5 raundus, vēl 2 iespējamos, kas ir. Kā tev šķiet, kā tas varētu izvērsties, skatoties pēc šobrīdējās situācijas? Šobrīd, protams, kontrteroristu pusē Haven ir, es pat, ja godīgi neteiktu, ka pārāk. Te ir atkal tā pati situācija, kas Junkā, ka komandas diezgan vienlīdzīgi spēlē, un tie klači ir tie, kas tātad nosaka līderu konkrētajā kartē. Un, lai gan Haven ir vadībā 7-3, mēs tāpatās uzskatām, ka tā ir sīva spēle. Un komandas uzvar raundus balstoties uz pretinieku kļūdām. Tāpēc
jā, būs interesanti paskatīties, vai Havana spēs to pašu sniegumu rādīt T-sēdā, bet ja tas tā turpināsies un viņi būs sekmīgi klačos, tad tā būs viegla karte priekš Havaniem. Kas man šeit pirmo reizi šajā sezonā notiek, ir Rūts iet negatīvu KD. Tas ir šokējoši īstenībā. Jā, Huskies ir vienīgais VTGO komandā ar pozitīvu KD. Bet tas ir arī gaidāms uz redzamo rezultātu. 7-3, nu tur nav iespēja baigi tur iet daudziem pozitīvu KD. Kā tu vari iet pozitīvu KD, ja tu zaudē ar 4 raundu deficītu? Bet raundi ir vienlīdzīgi. Nav jau tā, ka Jā, komanda bet viens otru raundi- nober. Jā, bet raundi tiek izspēlēti līdz tā kā pēdējiem 2-3 spēlētājiem vienmēr, un visi nomirs. Nav tā, ka tur baigies save ir vai kaut kāda tam līdzīga. Visi tā kā rauns vienmēr tiek izspēlēts, līdz kāda no komandām ir pilnībā nomirusi. Jā, atkal mums nedaudz ir ievilkusies tehniskā pauze. Cik skatījos, atkal Flēram kaut kas līdz galam nav ar to datoru. Nepaveicās, nepareizi apsēdās starp 5 izvēlēm, patrāpījās šī kļūdains datoru sistēma. Bet redzam, ka admins aktīvi mēģina palīdzēt izlabot situāciju. Nezinām, cik ilgi šis turpināsies. Cerams, ka tūlīt jau varēsim atsākt. Nu, jā, tagad atkal runa par to, kā tika raustīts tas ritms. Toreiz tas nospēlēja pa labu priekš VTGO. VTGO ļoti labi iegāja atpakaļ ritmā un beigās uzvarēja spēli. Bet kā šoreiz būs? Jo šoreiz tas rezultātu pārsvars ir lielāks un tāds dominējošāks. Pirms tam arī VTGO bija priekšā 8-4 pirmajā halfā. Bet kā tagad varētu tas būt? Jo man šķiet, ka 7-3 tas jau ir bišķi nopietnāk. Tur vēl ir iespēja pirmajā puslaikā paņemt 2 tos raundus. Un, ja Haveni iegūst 2 tos raundus, tur iespēja vairs VTGO baigi nav no aizsargājušās puses. Tur ir jābūt ļoti lielam comebackam. Tieši tas pats, ko izdarīja Hyperoldi pret EC Bangus trešo karti, kas bija Nūks. Jā, man liekas, šī pauze nāks vairāk par labu VTGO komandai, jo Haveni tagad bija nedaudz ieskrējušies, uzvarēja vairākas raundus pēc kārtas. VTGO pēdējo raundu zaudēja diezgan neveiksmīgi, tādu diezgan patīzlu raundu. Tāpēc tagad viņiem ir iespēja nedaudz ievilkt telpu, nomierināties, izlaist visas savas dusmas un negatīvās emocijas ārā. Un jau schēmot tālāk, kā tad pārvarēt šo spēcīgu aizsardzību no Haveniem. Jā, bet mēs tagad dodamies atpakaļ raundā, iekšā spēlēt, pauze ir beigusies. Es tieši gribēju teikt, neviens nav nopirkts. 10 sekundes līdz raunda sākumam neviens nav nopirkts. Bet nē, viņi pērka Rūts, nopērka AK-47, Huskies, nopērka Galilu un pārējie 3 spēlētāji taisa eko raundu. Nu, salīdzinoši tādu eko raundu ar 2K pirkumu. Interesanti būs, bet šoreiz 3 spēlētāji ir uz B no un Vitrāži ar ātru pīku dabūs Huskiju. Vitrāži šajā kartē patiešām noteikti ir jāizceļ. Viņš īstajās brīžos, īstajās vietās dabūtos kilus proksijas, dabūs Emziju, bet tikmēr jau Rūts ir iestaigājis longā. Vitrāži man šķiet, ka to zina, viņš palaid garām, bet šeit proksijas cenšas skriet un šaut. Žānis dabūs Mairelu, Rūts dabūs proksiju. Nu jau tas ir 3-3. Atkal Haveniem ir jātaisa reteiks uz A saitu. Ļoti labi iesāka raundu. Haveni Vitrāžs atrada entry banānā. A spēlētāji palika divatā un viņi izlēma iet apos spēlēt, kas bija diezgan pareizs lēmums no viņa puses. Bet nesapratu, kāpēc viņi centās asist divatā šo saitu, bet pareizāk nevis asist, bet aizsargāt. Viņi varēja iepauzēt nedaudz, pagaidīt. Tagad jau 3-3 reteiks. Flērs atradīs Vitrāžs, Žants atradīs Vipski, Janks ar treidu un tas ir rounds VTGO. Šī kļūda, kāpēc viņi centās aizsargāt divatā saiti, nevis iepauzēt, novad pie tā, ka viņi zaudē raundu. Ļoti nevajadzīgi, manuprāt, no Haven puses. Tas ir 4-7. Jā, un tas tieši tas, ko arī tu teici, ka pēc pauzes VTGO, pauze ir pa labu priekš VTGO, un šoreiz arī tas parādās uz spēļu kartes, jo VTGO iegūst ļoti svarīgu raundu īstenībā. 4. rauns priekš viņiem ir iespēja savākt arī 5. raundu šajā pēdējā 12. Es domāju, ka Haveniem šeit ir jāpacīnās. Viņiem nav tik stipri ieroči rokās, bet Huskies grib ļoti agresīvi īstenībā paņemt. Liesmas netiek nodzēstas līdz galam. Vipskijs ļoti tuvu sēž, flašs tiek iemest, Huskies pīko. Janks kopā ar Vipskiju dabūs Huskiju. Un nu jau tas ir 5-4.
bet Haveniem ir joprojām vājāki ieroči nekā Way2Go. Way2Go ir 3 kalaši un Rudim AVP rokās. Ruds ir beidzot aizgājis pozitīvs KD 9-9. Varbūt viņš tomēr ieskrēsies uz otro kārtas pusi un palīdzēs savai komandai izvirzīties atkal vadībā un turpināt cīnīties par iespējamo 2-0 šajā pusfinālā. Jā, un te viņiem vienkārši ir, tagad es domāju, jāturās aiz savas pozīcijas, jāstāv, nav jāmeklē kaut kādas jaunas kļūdas, jāpīko kopā kaut kas. Vienkārši jāiejaucas kontaktu spēlēt. Nu, šeit atkal reizēm Youngsam flash tīmēt iedeva, lai izpīkot banānu, bet tur jau smoks viņus sagaida. Un tagad te Vipskim nomet smoku, bet Žanis pīko šortu. Varbūt var negaidīt, ļoti labs plays būs uz apiem. 2 spēlētāji, 5. startais numurs. Un Rūds dabūja mīnus uz B, jau ir kontakts. Šeit tomēr met uz Molotovu uz B saitu, Rūds skatās dārku, un te jau 3. numurs noritē no A saita, un Žanis dabūja mīnus uz A, bet Vipskijs dabūja no būsta vienu cilvēku, tas ir players caur smoku, tomēr kaut kā nospriejo gaisā viņu, un Vipskijs jau iet uz ruiniem kopā. Bet viņi ir palaiduši vitrāžu garām. Piedod, ka es to pārtraucu, bet vitrāži joprojām var ieiet mugurā, kamēr Žanis ir iegājis mugurā. Un viņi par Žani zina, bet vai par vitrāžu arī zina? Proksijs šeit dabūs Žani, kas nozīmē situāciju par labu Haveniem. Viņiem ir gan mugurā, gan no baznīcas. Šeit Ruds dabūs Vipskī, tas jau ir 2-2. Molotovs ir iemests ļoti labi. Emzijs spēlē tuvu. Varbūt tas arī varētu šoreiz atmaksāties, bet Ruds skatās šo leņķi. Proksijam ir jādabū Ruds no banāna pīko. Ruds dabūs Proksiju, kurš pīko no baznīcas, un šeit jau ir palicis vitrāži 1-2 situācijā. Pēdējais rauns ir jādodas iekšā. Seivot nevar. Emzijs nepīko. Ruds skatās leņķi, ja viņš pīkos. Ko vitrāžs darīs? Prom skriet nevar. Iekšā ir jāiet. Šeit Ruds netrāp savu šāvienu. Spreju nesatur vitrāži, bet tomēr dabūs tāpat spēlētāji. Kitu nav, bet viņam ir jātur, bet tas nozīmē, viņš šobrīd iespējas kila. Un citu iespēju nebija kā vien zaudēt šo raundu. Way2Go tomēr dabūs tos pēdējos 2 iespējamos raundus un pietuvosies Haveniem pirms dodās otrajā puslaikā. 7-5 par labu noslēdzās pirmais puslaiks par labu Haveniem. Kā tad būs otrais puslaiks? Haveniem jāpārslēdzas uz tādu agresīvāku pieeju, uz T-saidu, kamēr Way2Go jāpārslēdzās uz aizsardzību. Jā, nu šajā raundā varbūt tam tieši vitrāši nerotē tik ātri, jo viņš visu laiku zināja, ka Way2Go komandā vienmēr ir kāds lurkeris, kurš vienmēr gaida kādu spēlētu uz rotāciju, tāpēc varbūt tām nesanāca viņiem izspēlēt, bet ruinu spēlētāji arī varēja divatā nospēlēt labāk un tomēr sagaidīt vitrāžu no banāna un tad reizē crossfireot saitu. Un te vēl viens taimots no Havens puses, un skatīsimies, varbūt izdomās kādu ļoti labu pistoļu raundu, un varbūt nebūs kam gatavi pretinieki. Jā, nu 13. rauns, pistoļu rauns, es domāju, ļoti svarīgs rauns īstenībā šeit atkal. Visa nasta ir uz pistolēm. Pirmajā mapē bija tieši tas pats, Haveni uzvarēja, uzreiz bija iespēja pietuvoties Way2Go, ko viņi arī izdarīja. Tagad Way2Go var uzvarēt un pietuvoties Haveniem. Ja viņi uzvar pistoļu raundu, viņiem ir iespēja izlīdzināt rezultātu pēc tam. Pīkoju. Neredz rāmu, skatos no B. Iet banānā skrien. Vudā. Es neidoju vudu. Un flešoju rampu. Ir rampā viens. Rampā divi un banānā. Vēl viens banānā un 2 rampā. Es dzīvoju zāli. Viss trīs. Satēju, man vienu. Ok. Skatos viņu. 2 vidū. Viņas nika salvā. Skaņ. Skrien vidu. Flešu. Abi divi. Vēl viens. Es meksiju esmu. Slētam. Taik. Es viņam bodījos šauju vienkārši. Jā, nu kas par šāviņu no Ruda puses tikko redzējām. Abi Drāvā vienkārši malacis ir noturēja, jā, un tiešām ļoti skaisti šāviņi galvā tieši, nu, īstašie šo raundu, izvilka raundu komandai. Jā, jo ja viņš nebūtu dabūjis pat 1 kilu, tas rauns būtu 100% zaudēts. Un tagad Haveniem ir jācīnās, lai Way2Go neizlīdzina rezultātu, bet tajā pašā brīdī, ja viņi izlīdzina rezultātu, Haveniem ir ļoti svarīgi pēc tam uzvarēt nākamo raundu. Būs interesanti redzēt, kas te notiek. Flērs ļoti agresīvi iet iekšā banānā. Ļoti dziļi ir ieņēmis kontroli. Izskatās, ka tas arī būs pareizais lēmums šoreiz agresīvi ieņemt kontroli. 3 spēlētāji uz A, 2 uz B. Tiek atsmokots atkal dziļais punkts banānā. Bet 3 spēlētāji rampā sēž no Haveniem. Viņi gaida, ka viņi pušos.
4. spēlētājs arī tūlīt pievienosies, bet viņi izskatās, ka koncentrācija pārvērš vairāk koncentrēsies uz top midu un uz A pusi. Vai tas viņiem atmaksāsies, vai tomēr būs par labu. Pirmais spēlētājs Rūts iet longā dziļāk, tūlīt jau būs pirmais kontakts arī longā. Neskatās vairs neviens longu, Rūts dabūs Mairelu, Rūts izpīko tālāk, dabūs arī proksiju, uzreiz atkāpjās, lai pārlādētu ieroci, pārlādē ieroci, dodās pēc 3. kila, uzzinās arī par bumbu, Žānis dabūs vitrāžu, Flērs dabūs Vipski, un tas arī izlīdzinās rezultāts, dāmas un kungi. 14. raundā es atvainojos izlīdzina rezultātu, dodamies iekšā 15. raundā, vai Haven spēs izvirzīties vadībā, vai tomēr way to go? Jā, ļoti kvalitīvs rauns no way to go puses, nedod pilnīgi nekādu iespēju nevienam no pretspēlētājiem. Rezultāts ir izlīdzināts, un tagad mēs varēsim vērot pirmo buy raundu. Ļoti svarīgs rauns no Haven puses. Ja viņi zaudē šo raundu, tad tas ļaus way to go nedaudz ieskieties, dabūt apakaļ pārliecību. Un tad jau būs pavisam smagi. Atkal agresīvi mēģina ieņemt banānu Flērs. Viņu Janks apstādina, kaut arī bija pilnībā balss no pretspēlētāja Flasha. Vēl joprojām numur 2, tas ir Huskies, atmet kaut kāds granāts banānā. Dod nelielu pretestību, 15 situāciju. Molotovs tiek iemests Vipskiem, viņš viņu nededzina. Jā, bet interesanti, ka Huskies izmeta to Molotovu, jo tas uzreiz nozīmē, ja viņu pušo, viņam nav iespēja aizsargāties. Viņš arī smoku izmet, bet viņš rotē uz A, viņi pārvērš visus savus spēkus, pārved uz A pusi. Visi 4 aizsargājošie spēlētāji spēlēs uz A, kamēr Vipskijs ļoti lēnām shifto klāt, cenšas iegūt kontroli, cenšas iegūt informāciju. Bumba joprojām stāv rampā, bet izskatās, ka Haveni grib doties iekšā B saitā. Arī setapojas, tūlīt taisīs execute, smokes lido, Molotovs lido, CTs tiek atsmokots, un viņi iestaigā pilnīgi tukšā saitā. Pareizs skals no Janksa puses, ļoti gudri nospēlēja. Jā, man liekas, tā apakšdoma Huskiem šajā raundā bija, ka viņam bija tās liekās granātas, atmest viņas un likt varbūt Haveniem domāt, ka tur jau ir atraptais spēlētājs, ka viņi nebaidās, ka viņi tūlītās ies apakaļ mēģināt ieņemt banānu. Bet ļoti labi, ka Vipskijs un Haveni kopumā nesabijās no šāda gājiena, no Huskie puses. Ļoti labi nolasīja situāciju un, principā, pa brīvu dabūja savu 8. raundu. Jā, bet nevar arī teikt, ka way to go nepareizi nospēlē šo raundu. Viņi īstenībā ļoti gudri nospēlē. Vienkārši Haveni saprata, kā viņi centīsies izspēlēt šo gudro raundu un iegāja pilnīgi tukšā saitā. Tā kā ļoti labi priekš way to go. Saglabās ekonomiku, nepazaudēs ieročus, varēs doties nākamajā raundā, kamēr Haveniem tagad vajag būvēt to ekonomiku, savu ekonomisko situāciju, viņiem vajag saglabāt to naudu, ja viņi zaudē kādu raundu, un tagad viņi var doties iekšā, visi 5 izdzīvojuši, visiem ir granātas, visiem ir AK-47 rokās. Ļoti īstenībā priekš ekonomiskās situācijas svarīgs rauns šis bija. Jā, redzam, way to go, kā jau minēju iepriekš, saglabāja visas ieročus, tiek atdot Flēram MP9, kas nozīmē, ka visticamāk iepriekšējais rauns viņi nesamulsnās un tieši tāpat mēģinās agresīvu banānu ieņemt, kas ir Flēra stilās, citu ļaušos pieminēt. Viņš to ir darījis kopā spēlējot ar dažādu veidu komandas biedriem, tagad tas ir Huskies. Ikdienā tas ir varbūt vairāk Jamēro visiem zināmais. Bet, jā, tomēr nespēlē agresīvu banānu, tomēr nedaudz iepauzē. Ļoti interesants lēmums, iespējams, tagad Huskies tiks sūtīts ar flashu iekšā. Redzam jau spēlētāji no Havens pietuvojās banānam. Izvairās no flashkas Janks, pīko pēc flashas Huskies. Un mašīna tiek ieņemta. Tiek atgrūst spēlētāji no Havens. Redzēsim, ko viņi tagad spēs piedāvāt. Izstāsta, ka būs kaut kāds interesants uz kokiem. Huskies nedaudz atkāpjās kopā ar savu partneri. Nu jau 4 spēlētāji banānā. Havens ļoti cītīgi cenšas atsist šo te vietu. Jā, bet kamēr Haveniem ir ļoti daudz granātu, lai izspēlētu execute, tikmēr way to go nav tik daudz, lai aizsargātos. Uz B saita ir tikai viens smokes un viens molotovs. Varbūt ir pietiekami un viena flashka Husky rokās. Tagad tiek iztērētas smokes uz B, kas nozīmē, viņiem ir pēc smoka būtu tehniski kāds 15 sekundes tikai, lai izspēlētu raundu, bet viņi tagad dodas iekšā A, top mida kontroli ir ieņēmuši. 26 sekundes, ap citu raundā ir palikušas. Pilnībā
tagad jau lēmums ir doties uz A. Ļoti svarīgs tagad būs duels Žanim un Emziem. Žanis atrod pirmo, Vivskijs treido, Vitrāšs Jāks, un tas ir rauns Haveniem. Jāks ar vēl vienu kilu. Ļoti brīnišķīgi izgāja kopā komandas spēlētāji Havens. Haveni, tā kā viņi zaudēja tikai vienu spēlētāju, bet viņi tāpat kopīgi izgāja, notreidoja, dabūja tos ekstra kilus un vienkārši noslaucīja Way2Go no A saita. Tā kā, ja pirmajā halfā Haveni viens pats varēja noturēt A saitu, tad šoreiz pat Way2Go trietā nevarēja noturēt saitu. Tā kā interesanti paskatīties to atšķirību, ka atšķirībā uz executiem, cik spēlētājs tev vajag, lai tu noturētu to execute, kas tev nāk? Bet īstenībā šajā situācijā arī iepriekšējās visu atrisināja Aims, jo setups Way2Go nebija slikts. Viņi bija nostājušies divi gatavi pieņemt šortu, bija crossfires, bet Haveni vienkārši pārāk, viņi vienkārši šauja labāk, kas viņiem arī ļauj šos raundus uzvarēt. Jā, un Way2Go jāpaņem, jāuzvar šis rauns, lai Haveni neaizskrietu prom no viņiem. Ja Haveni uzvar šo raundu un Way2Go nesanāk saglabāt ieročus, tad viņiem ļoti slikti iet ar naudām, un Haveni varētu aizrauties vēl tālāk, un varbūt pat jau cīnīties par to otrās kārtas punktu, lai mēs varētu doties uz DAS 2. Bet, protams, dāmas un kungi, tā ir tikai fantazēšana šobrīd, jo šis ir 17. rauns ar rezultātu 9-7 starp Havens un Way2Go. Otrā kārta uz Inferno. Otrais pusfināls, pirmie finālisti jau ir skaidri. Hypeworld tagad tikai jānoskaidro viņu pretinieki, kuri tad tie būs. Jā, un es gribēju arī pieminēt, ka pirms pāris stundām mums skatījās tikai 72 cilvēki, bet tagad ir 171 cilvēks. Tā kā prieks jūs visus redzēt, gaidīsim kādus arī tekstus un pasakiet, vai jums patīk augstums, vai patīk ziema, vai jūs tomēr esat vasaras cilvēks. Gaidīsim arī jūsu jautājumus. Un redzam, šeit tomēr Rūts pēc informācijas vēlas norotēt, palīdzēt B, kas arī ir laikam pareizais lēmums, ļoti labi lasa spēlēt, tāpēc, ka 3 spēlētāji no Havens ir banānā. Un te, kā jau minējām, arī vienmēr ir viens rotācijas cilvēks, stāv second midā un gaida midam, lai palīdzētu B spēlētājiem. B spēlētāji tomēr atkāpjās pēc smoka, varbūt ir sabijušies, negaidīja, jūs gaidi uzreiz pēc smoka Molotovu un kādu neidiņu, tāpēc negribēja visi barā atmirt. Bet viņi tāpat neatkāpjās, 30 sekundes paliek un gaida tomēr pirmais pīks no Mairela. Viņš gribēja taisīt feiku, bet izskan ārā Havens komanda un nošauj cauri Huskies. Viņam nošauj pēc Proxys, nošauj Husky. Un kas notiek? Proxys nošauj Flair un viņa ieņem B saitu. Un tagad Žanis kopā ar Rūdu ir kopā pie B. Rūds caur smoku dabūja kilu. Ļoti labi, viņam ļoti labas iespējas. Mairam tikai 2 HP, ja viņi spēlē šo raundu, viņam ļoti labas iespējas izvilkt šo raundu. Un nekāda smoka, nekāda utility nav uzpūzos Žani. Žanis dabūja pīku pret Vitrāšu. Vitrāšu necēš viņu nošaut. Mairels ir, tā kā jau minēt, divām HP pat nesenāk, un Vitrāšs nošauj tomēr Žani, bet Rūds nošauj noskopā. Rūds pušo banāniši, pasvičo zemku un nošauj Proxy, un Rūds dabūja raundu Way2Go komandai. Ļoti veiksmīgi divatā šie spēlētāji izvilka raundu savai komandai, ļoti svarīgs rauns. Un pasīties Husky reakcija, viņam tās, jā, tie ir mani puiši, viņi to spēja. Un Rūds ļoti labi parādīja ar noskopu, nosičoja tieši laikā uz M4 un nošāva banānā cilvēku un dabūja raundu. Ļoti svarīgs rauns. Ļoti svarīgs rauns, bet arī kā viņi visu laiku tā kā svārstījās, tad viena komanda, tad otra komanda, tad iet A, tad paliek B, iziet cauri tomēr B. Un ļoti, ļoti haotisks rauns, bet īstenībā nevis pareizi izspēlēts, bet tā kā tur nebija tā, ka tāds hauss taktiskais. Jā. Tur vienkārši bija tas, ka centās nofeikot feiku. Jā, un tajā brīdī viņi ieņēma. Jā, viņi gāja iekšā B, redzēja smoku, atkāpās. Bet izgāja A Mairelis, dabūja to kilu, domāja, ka būs ātras rotācijas uz A, bet tāpat turpināja iet iekšā B, dabūja B saitu, bet tad atnāca Rūds un izkličoja 1-3. Jā, mums tā mazas tehniskas ķibelītes, to būsim atpakaļ ēterā. Un te bija jautājums čatiņā, jā, pirmo mapi ņūku uzvarēja Way2Go komanda, tāpēc Haveniem šī ir ļoti svarīga mapi, viņu pīks. Pagaidām viņi ir vadībā 9-8. Bet Way2Go Rūds ar ļoti svarīgu raundu parādīja, ka viņi netaisās atdot Havena piku un ir gatavi cīnīties arī par otru mapi, lai nepieļautu trešās mapas kārtu. Jā, man šķiet, ka Haveni šobrīd sāk stresot.
šobrīd man šeit, ka viņi sajūt to stresu savā spēlē, jo Way2Go ļoti strauji pietuvojušies viņiem, ļoti strauji pietuvojās viņiem. Kamēr Haven ir ieguvuši tikai 2 raundus, Way2Go ir ieguvuši 5 raundus. Tā kā ļoti strauji pietuvojās Way2Go pret saviem pretiniekiem, un Haveniem tagad ir jācīnās par to, lai viņi nezaudē šo raundu, jo īstenībā šis rauns varētu būt kritisks priekš tieši tās ekonomiskās situācijas, ko es jau teicu. Ja Way2Go būtu zaudējuši, nu tur Haven aizskrietu tālāk. Bet tā kā Haveni zaudēja, viņiem vēl ir iespēja vienam pirkumam, varbūt vēl nākamajam raundam kaut kādam mazam pirkumam, bet Way2Go ir jācīnās par šo raundu, jāizlīdzina rezultāts, un tad jau viņi varbūt pat var izvirzīties vadībā. Jā, un redzējām arī reklāmu no mūsu sponsoriem MageBitā. Ja jums ir nepieciešama palīdzība mēģināt komunicēt, droši rakstiet viņiem. Un tāpat arī iesakām piesakot mūsu TikTok kontam, jo turpmāk šis jauns TikToks iznāca ar abitu. Ņūkā ļoti labs rauns, kā izspēlēt un uzvarēt ņūku. Un turpmāk arī sekos no citu komandas spēlētājiem jaunas pamācības, jauni ieteikumi, kā uzvarēt citās mapēs. Jā, tieši tā, šīs pamācības būs no mūsu spēlētājiem. Viņi jums iemācīs, kā uzsākt pareizi šīs taktiskās izspēles. Manki, varbūt tev ir kāds ašais Inferno rauns? Man, diemžēl, nav Inferno. Kurā kartē ir? Sazinu. Kurā kartē mums tu varētu izstāstīt tādu ašo, ķipa, tu iekālo savai komandai, ejam to, es zinu, ka mēs uzvarēsim. Kurā kartē tas varētu būt? Es tā strauji uzreiz nespēju atbildēt, bet... Jā, nespējuši atbildēt tā strauji. Es neesmu nekad izcēlējis baigi saviem kālēm. Varbūt tam tev izdosies, atcerēsimies nostalģiju, varbūt tam pat Reinu un Cobblestone kartēm varbūt kaut ko. Varbūt ir kāda, no kuram tu ļoti gaidi? Treinā agrāk bija mums savs sagatavs, vēl te bija Sharing and Gaming laika. Ja kāds to klausītājiem, skatītājiem varbūt atpazīs šādu komandas nosaukumu. Bet... Jā, tagad treneris ir piedzīvojis pārmaiņas, diemžēl kopā ar CS2, un tagad tās stratēģijas vienkārši nestrādāt, jo es pēdēju domu, ka pilnībā visas granātas neielidot tā, kā viņam vajadzētu. Ļoti daudz, kas mainījies nākot CS2 iekšā, un man liekas tāda, ka kartēs jūtamas izmaiņas ir tieši strains, kas ir ļoti pārbūvēts īstenībā. Bet pārējās kartes viņas pat netika tik ļoti pārbūvētas, kā vienkārši pārvērstas uz jauno softvēru, uz jauno CS2. Bet nu jā, tās jūtamās izmaiņas šobrīd es tikai tā redzu, ka ir treinā. Nu, īstenībā Inferno es arī gribētu pieminēt. Jā, Inferno arī vispār, jā. Tur arī varbūt pats kartes struktūra nemainījās, bet mainījās visi objekti, kas ir apkārt, kā viņi izstāsta, kas arī lika spēlētājiem mācīties pa jaunam granātas, jaunas line-upus. Tā kā es teiktu, ka Inferno arī būtu pieskaitām pie tādām kartām, kur ļoti daudz kas ir mainījies. Un arī īstenībā kopš arī CS2 ir iznācis, man arī tā karta nepatīk tik ļoti vairāk kā agrāk. Es viņu daudz biežāk spēlēju. Jā, super. Gribēju vēlreiz pateikt paldies visiem, kas mūs skatās. 176 cilvēki. Droši jums kādi jautājumi rakstiet čatiņā. Mēs jūs redzam, mēs gaidām jūsu jautājumus, un mēs priecājamies jūs redzēt. Paldies, ka pavadāt laiku ar mums, ar eSporta virslīgu, KFC. Un jā, šeit tomēr ir augstas klases spēlētāji, 3000 elo vairāk cilvēki, un pēc 5 sekundēm sāks nākamais rauns. Nu, skatīsimies, ko izspēlēs tagad Havens. Jā, Haveniem jāskatās, ko viņi darīs šajā raundā. Janks ir 2KD, es tikai tagad to ievēroju. Janks ir 2KD, kamēr pretiniekos 2 spēlētāji šobrīd vēl to spēlē ārā. Tas ir Rūts ar Žani. Bet Haveni ir īstenībā tā balansējušies. Nu, neskaitot Janksu, kurš ir 2KD, pārējie ir diezgan balansētā, tāda līdzīgā. Labi, redzēsim, kā tad būs 18. rauns, kā tiks izspēlēts. Šeit tiek izprizināts smokes. Husky's grib izpīkot, iegūt informāciju. Neieguva neko, principā. Tikai redzēja to, ka tukšs ir, bet tas nenozīmē, ka tur neviena nav. Jo tur ir daudz vietas, kur paslēpties. Rampā, pa labi, pa kreisi, tur dziļajā banānā. Bet šeit Emzijs ļoti tuvu leņķi ir ieņēmis. Emzijam nav tā labākā spēle, bet viņš ir uzvarējis savu daļu raundu. Priekš komandas iegūs informāciju svarīgu vai ar lokāciju savu atrašanās vietu. Ir dabūjis to vajadzīgo faktoru priekš Way2Go raundiem. Redzēsim, vai šoreiz arī viņš spēs palīdzēt uz A saita.
lai izlīdzinātu rezultātu komanda Way to Go. Tagad jau redzēsim Rūts iemetīs Molotovu. Jā, redzam, ka vienu visu laiku šis Lurkers cenšas iziet kādu troksni, lai pārējā komanda varētu iziet otrajā saitā, visu laiku fejkojot ar informāciju, bet var redzēt, ka Havens visu laiku raundu sākumā spēlē 3-1-1, respektīvi viens Lurks, viens iemet kādu utility midā, un tad 3 spēlētājs ar banānu spēlē. Tā laikam ir viņu schēma, un tad redzam atkal caur smoku, te visi 4 gati iespiedz ar Molotovu, viens flash no City saida, un uz 3 balds pūlā, un Huskies viņu arī dabūja soda, viņu pēc proksijas balds dabūja vitrāšu no šo savējo proksiju. Nē, kas notiek? Fleirs caur smoku gatavs ir izpīkot, ka tieši pēc plantas bumbas, un tā arī ir. Viņš arī cenšas dabūt smoku bumbu, bet vitrāžu Žanis soda, bet ne Fleiru. Fleirs kaut kādā veidā izdzīvots, bet Žanis tiek sodīts. Un šeit 3-3 situācija, vai varbūt Rūts atkal ar kaut kādiem noskaupiem izsašīs šo te raundu. Un tagad Fleirs cenšas atrast mīnusu, baidās par banānu. Mairals ļoti iesēdies. Rūts skatās banānu, palīdz kopā Fleiru, 2 dārkā. Un Rūts nomiso šotu pirmo. Janks, nē, tieši pēdās lodas, vai kas notiek? Vitrāši dabūja rītrēgu. Vitrāši 2 giliem, un Rūts saprot, ka 13 KP AVP ir svarīgāks priekš nākamā raunda. Un Havens dabūja 10. raundu, pateicoties Vitrāžam. Vitrāžs tiešām labu performanci parāda šajā spēlē. Es vienā brīdī domāju, ka Way to Go vienkārši ne no kurienes atkal izraus raundu. Jā, es reāli domāju, beidzās lodes, un tajā brīdī viss, viņi iztīrīs saitu, dabūs, bet viņi negaidīja otru spēlētāju tajā dārgā. Nebija nekāda utility, un es domāju, atkal Rūts kādu noskopu, vai ne? Es pilnībā biju gatavs uz to, ka Way to Go savāk šito raundu. Es pilnībā biju gatavs uz to. Nu šeit ļoti labi veiksmīgi Havens noķēra spēlētāju ruinos. Fleirs centās bumbu defaultā nošaut, bet trāpies Žānim. Havens, es atvainojos, Havens ļoti labi paņēma raundu. Jā, un Way to Go izmanto savu pēdējo timeout. Ja vien nedosies overtime, overtime ir plus visu laiku viens timeouts iespējams. Overtime ir abām komandām, tā kā Way to Go ir iztērējuši. Havenem vēl viens ir iespējams, vēl viens ir pieejams. Redzēsim, kas tad iznāks, jo šobrīd Rūts ir ar savu saglabāto AVP, kamēr pārējie ir nopirkuši maksimāli to, ko vien var. Pistoles un utility. Huskies, redzam, nopirks 5-7, arī stiprs ierocis īstenībā tuvā attālumā, bet viņš ļoti daudz granātas nopirks. Viņš zina, ka priekš B tās granātas ir ļoti, ļoti svarīgas. Bez granātām uz B tu neiztiksi. It īpaši, ja tu centīsies sargāt viens pats, bet Haveni laikam saprot to, ka uz viņiem ir jāspiež, jo viņi tā uzreiz agresīvāk paņēma, viņiem tāds ātrāks tēmas bija. Viņi laikam saprot, ka Way to Go ir iesēdušies, ka viņi saprot to, ka Way to Go varbūt grib tā lēnāk spēlēt, saglabāt to tempu, bet noturēt arī Havenus rokas sniedzienu attālumā. Šobrīd varbūt tas neizdodas. Redzēsim, kā Havens nolasīs šo situāciju, jo tagad jau 2 spēlētāji pat nebija kontakts. Vienkārši tika izmests granāts, jau 2 spēlētāji no atrutēja uz B saitu. Te mēs atkal redzam 3-1-1, kā jau es minēju, un tieši tas pats rauns, kas bija T-saidā, kad Rūdam vienīgiem bija AVP, un centās tomēr dabūt piku midā, un tieši to pašu viņi centās arī City-saidā dabūt Rūdam vienīgais AVP, un viņš centās izpīkot midu, lai dabūtu caur boostu killu, un te tomēr viņi lem par labu rotāciju, bet 5. 2. numuri, viņi saprot, ka tas nav banāns, tas būs āsaits, ir pilnīga informācija. 3. numurs iemet Molotovu šortā, iemet vēl vienu smoku, vai tas bija Molotovs, atvainojas ar vēl vienu šortā. Un tur muguru Fleirs arī Vitrāžu nošauja Jangusu, bet Fleirs tieši viņu biedinkojas un Rūts ar mīnusu. Žanis ar Dīglu arī nošauja. Kas tur notiek un gaida apos un nošauja Emzijas Mairelu. Vipskijs 1-5, nu te jau nekas nenotiks. Vipskijs 1 kilu dabūja Rūts, jau viņa ar AVP gaida. Žanis no sāna, Vipskijs dabūja otru. 20 sekundes viņam ir palikušas, lai kaut ko izdarītu šajā raunda labā, bet viņam nav bumbas un viņu gaida no visām pusēm. Vipskijs, viņš pīko, bet ir ļoti tuvu spēlētājs Rūts, viņu gaida ārā no pīka no boilera. Un Rūts nomiso, bet laiks. Vipskijs dabūja vēl 1 kilu, bet 5 sekundes viņam ir jānosēba šis te kalašs priekš nākamā raunda, lai varētu izspēlēt šo raundu. Way to Go ar ļoti labu banānu pušu dabūja sev raundu. Atkal timings. Man šķiet, ka viss aiziet uz to pēdējo to brīdi, to timingu un tiem klačiem. Tas ir tas, kas šajā spēlē visu nosaka. Timingi, flaškām, klači. Tas ir tas viss, kas nosaka šajā spēlē. Interesanti tas, kad viņi visu laiku zināja, kad Havens izmanto banānu, un tieši šajā raundā viņi tāpat nepabeidījās iepušot banānu, un viņiem bija visa informācija, un viņi zināja, ka šis būs āsaits. Jā, un tas, kas gribēju pateikt līdz galam, tas, ka
viņi ļoti labi izmanto šo taimingu sev pa labu, un nav tādi kaut kā solo tur play, tur neviens spēlētājs tur baigi neizlec ar kaut kādiem highlightiem. Protams, ir klači, kas ir highlighti, bet nav tā, ka tur viens spēlētājs vienkārši skrien cauri visam saitam un dabū visu. Ļoti labi spēlē, bet Proxy šeit dabūs rūdu, ko? Kas notiek, dāvs un kungi? Otrais pusfināls starp Way2Go un Haveniem. Highlighti pēc highlightiem. Proxys dabū rūdu ar vienu pašu dīglu. Tagad grib iegūt banānu kontroli. Žānis dabūs Maireli. Šeit Haskijs ar flēru pušo banānu. Flērs dabūs Vipskiju, bet Janks tur vēl ir banānā. Viņi atkāpjas no banānu kontroles. Ir aptuveni minūte palikusi. 3 Havens spēlētāji ir palikuši, lai cīnītos par to, lai Way2Go neizlīdzina rezultātu. Vai viņiem tas izdosies? Ir ieroči. Vitrāžam ir Galils, ir Arbors, Janksam ir Kalašs, Proxiem tagad arī ir Kalašs. Viņiem vēl ir smokes. Tas viens smokes īstenībā var ļoti daudz ko noteikt. Ļoti daudz ko var noteikt. 3-3 situācija. Rūts ir miris, Žanis ir miris. 2 labākie spēlētāji šajā kartē ir miruši. Kas nu būs, kas nu notiks? Izskatās, ka viņi tīra midu, viņi apmainīsies vienkārši vietām. Emzijs grib iestaigāt apos, pačekot. Viņš tieši palaidīs garām Janksu. Emzijs iet tālāk. Vai viņš iečekos mugurā? Nu ne jau atkal mugurā viņš iestaigās. Nu ne jau 2 raundus pēc kārtas Way2Go iestaigās vienkārši mugurā. Emzijs dabūs bumbu, dabūs kilu. Bumba ir viņa kontrolē. Mazāk kā 30 sekundes, ko spēlēt. Redzam, pārējie spēlētāji tagad arī uzreiz aktīvāk iesaistās un nāk uz apiem. Proxys grib šeit caur apakšu iestaigāt iekšā, bet Flērs viņa apstādinās. Vitrāžs dabūs Emziju. Vitrāžs palicis 1-2 situācijā. 14 sekundes, viņam ir bumba, bet viņi noķers Haskijs, un tas ir 10-10. Atkal Haveniem iestaigā mugurā. Īstajā brīdī taimingu noķer Way2Go spēlētājs. Kas par amerikāņu kalniem šī spēle īstenībā ir. Un kamēr tu komentēji raundu, es gribēju minēt, ka tieši šis ir rauns uz spēli, jo, lai kura komanda uzvarētu iepriekšējo raundu, otrajai nebūtu naudas, šobrīd Way2Go uzvarēja, kas nozīmē, ka Haveniem vairs nav ar ko stāties pretī, tās ir pistoles, un tas ir visticamāk, ka ātrs rauns nav Haveniem, un ātrs rauns uzvarēts priekš Way2Go, ja vien netiks pieļauts kritisks kļūdas. Tas, ka izlēma midā iet Havens, Rūds te jau pavisam tuvu ar Žaņa palīdzību midā, rausies cauris Dūmam. Rūdis, Žāns pa vienam atrod, un tie ir trade. Tā ir atkal 3-3 situācija. Emzijs pavisam viens apos. Bet viņi zina, ka Emzijs vēl ir. Viņi zina, ka Emzijs vēl ir uz A-saitu. Viņi vienkārši tagad ir jāatrod. Viņam ir jāsaprot, kur viņš ir. Viņi nedrīkst aizmirst par tādu Emziju, kurš vienmēr ir palicis uz A. Viņš ir bijis A-ankurs raundu pēc raunda. 2 spēlētāji no longa. Emzijs dabūs Janks, un viņi tomēr aizmirsīs to, ka Emzijs vēl var būt kaut kur paslēpies apos. Vienīgā pozīcija, ko viņi nav izčekojuši. Bet šeit Proxys ar AVP netrāp to pirmo šāvienu. Mairels netrāpīs to šāvienu. Proxys dabūs Emziju, bet 2 spēlētāji paliek dzīvi. Un Way2Go izvirzās vadībā īstajā brīdī, lai varētu doties pēc otrās kārtas uzvaras. Bet īstenībā ļoti svarīgs plāns no Havena puses, jo tagad viņiem ir pieejams pilns bais ar AK-47 un granātām. Bet, nu, jā, ļoti interesanti. Ļoti daudz, kas bija Proxy plecējiem šajā pēdējā momentā. Ja viņš būtu trāpījis to pirmo šāvienu, iespējams, kaut kā savādāk būtu pavērsies rauns. Bet vēl joprojām, liekas, nesaprotam, kāpēc Vipskijs skraidīja par to pitu tā, kā viņš to darīja. Jo Emzijs katru raundu, man liekas, ir uz tā balkona sēdējis. Un šoreiz kaut kādu mistisku iemeslu dēļ, komanda Way2Go negaida viņu tur. Bet tagad jau ir 22. rauns, Rūds izpīko banānu, viņam pretī Janks. Rūds būs precīzs, vēl viens kills no Rūda, un tas ir 5-3. Un iespējams tas ir tā priekš komandas Havens. Tie ir kapi. Tā ir taisnība. Way2Go izskatās, ka šeit iegūst kārtas punktu un līdz ar to šo pusfināla punktu. Bet Haveni var tāpat izvilkt. 3-5, tā ir ļoti iespējama situācija priekš viņiem abiem, priekš visiem 3 spēlētājiem, kas ir dzīvi. Nevar nolaist šo te komandu pat zemu. Pat Mairels šeit iegūst uz A Emziju, kas nozīmē, Rūts ir viens pats palicis kopā ar Žani uz A. Abi 2 spēcīgie spēlētāji, kamēr Haskijs ar Flēru ir palikuši uz B. Abi 2 B turētāji. Kas notiks? 2-2 sadalījušies, kamēr bumba ir tuvāk pie B. Mazākā minūte, ko spēlēt. Mairels ir pametis A, pievienosies saviem komandas biedriem uz B izskatās. Bet Rūts, atvainojos, tas ir Žanis, kurš grib pīkot midu. Ierauga Maireli, dabūs Maireli. Viņi zina, ka tur vairāk neviena nav un ka tas būs B. Tajā brīdī tiek iemests smokes B. Flaška cauri smokam, lido cauri. Haskijs dabūs vienu, dabūs arī otru. Un tas ir pusfināla punkts priekš
Way to go. Vai viņi piebeigs šo spēli tieši šeit un tagad? Izskatās, ka jā. Lai arī ko es negribētu teikt Haveniem, ka viņi var izlūgt šo raundu, bet Way to go ir saņēmušies. Un viņi ir atkoduši arī Havens, kad viņi visu laiku ņēmuši ar banānu, ņēmuši ir splītojušies ar šo second midu un izmantojuši šo. Man liekas, viņiem bija kaut kāda komunikācija savā starpā, kad ir jāieņem šis banāns. Cēmsies nenomašana, actually. Dums banānā pretī. Sorry, iznēdot. Ne, viņi papos longu, Rūdi, viņi papos longu, Ko tas uzmanīgi. aitot banānu? Es atvaidu, Rūdi. Viņi papos tev, izpopoja jau tev, ne? Nē, man liekas. Iemalies Šotā tuvu. Iedod dips. Pēc, varēja Jā. šotā žani iziet, taču. Jā, Aptu. Rūdi. Ati. Izgāja. Es full. Es eju prom. Dead up. Vēl viens. Dead up. Nice. Tas ir viens. Vēl viens. Uz A.